Labrīt! Sveiciens Vaidavniekiem! Sveiciens! Kā Vaidavā rudens? Jābūt ieslēgtām. Ir, dzird, jā. Kā Vaidavā rudens? Man liekas, ka ir vasara vēl. Nu, atvasara ir, jā. Ir atvasara. Kā Vaidavā dzīve? Kāda laika nav Labi, būtis? mierīgi. Mierīgi. Viss kārtībā. Mik, skatu tavā rīcībā, ķeramies pie lietas. Paldies. Labrīt vispirms. Prieks uzstāties savas pilsētas auditorijas priekšā. Nenoliekšu, esmu nedaudz uztraucies. Gūs man skanēja naktī, tad, kad es pabeidzu prezentāciju. Un, kā Jānis baigs iesāka pa mālu podiem, arī mans stāsts būs saistīts ar mālu. Tā arī būs daļai pasaka, bet tā būs drusciņi īstāk pasaka. Un, tad, kad man lūdza sagatavot prezentāciju un uzstāties un pieminēja vārdu ilgtspēja, tad es sapratu, ka tā mana runa būs drusciņi mazāk par biznesu, bet es gribu vairāk runāt par to jēgu un par to ilgtspēju. Un tas man ļoti labi uzdeva tāds pārdomas pašam. Es pa vidu vēl izceļoju Parīzi, vienu izstādi veselu nedēļu, un ļoti labi kontrasti man salikās starp Vaidavu un starp Parīzi, un par to arī man stāsts, un tāpēc arī es nosaucu prezentāciju Jēgpilna uzņēmējdarbība ar jautājumu zīmi. Kas tad, manuprāt, ir Jēgpilna uzņēmējdarbība? Tas ir Sietiņiezis, Valmieriešu žim, skaists mešs, tur es pa laikam aizbraucu. Tad, kad man vajag drusciņi nomierināties vai arī paelpot savai gaisu. Ko es jums stāstīšu? Es izstāstīšu par sevi dažus vārdus, pastāstīšu, ko mēs darām Vaidavā. Tad mums ir mērķi, bet droši vien jāpiekrīt Kasparam Roškalnam, no jau bijušiem Lijā vadītājiem. Droši vien, kad es neesmu tipisks uzņēmējs ar milzīgām ambīcijām, un es noteikti nevēlos nopelnīt visu pasaules naudu, bet man ļoti patīk to, ko es daru, un noteikti tas ir mans galvenais virzītājs spēks. Un tad es drusciņi pieskaršos jautājumam, kas, manuprāt, ir Jēgpilna nodarbošanās, un tur noteikti ir daudz ilgtspējas aspektu, un vārds ilgtspēja šobrīd ir ļoti modīgs, bet viņš kļūst pārāk modīgs, un tad tajā modē ir jāmēģina saprast, kas ir tā mūsu ilgtspēja. Jo vārds ilgtspēja jau patiesībā sakot pasaka viss, tā ir spēja būt ilgi šeit, šajā pilsētā un uz šīs planētas galu galā. Beigās man būs novēlējums. Tad, kā jau Aivis teica, vispirms vīrs un pēc tam tēvs, nu jau 2,5 gadus. Uzņēmējs otrajā paaudzē, varētu teikt 10 gadus. Vadu uzņēmumu Vaido Keramikas, kas savulaik ir man tēva dibināts uzņēmums, un daru to ar prieku. Un šis ir mans otrais piegājiens. Vaidavā bija brīdis, kad es strādāju uzņēmumā, un es no viņa aizbēgu, un domāju, es nekad mūžā neatgriezīšos. Tad man bija Rīgas periods, 7 gadus, bet tik cik ātris aizbēgu, tik ātris atbēgu atpakaļ, un sapratu, kad īstā jēga jau ir tur, kur es arī sāku. Pabeidzu Vidzemes augstskolu 2002. Gadā. Pabeidzu maģistrantūru, neuzrakstīju maģistra darbu, joprojām nepabeigts maģistrs, bet esmu valmierietis, kaut gan dzīves Ogrē. Es, kā es teicu, tas ir netipisks uzņēmējs, un ja runā par ambīcijām, noteikti manas ambīcijas vienmēr ir pie zemes, un es vairāk skatos uz procesu jēgu, nevis uz to, kādas ir ambīcijas. Jo, manuprāt, ambīcijas bieži nogalina tādu dabīgumu un tādu dabīgu lietu kārtību, pārlieku lielas ambīcijas. Dažas manas rakstura īpašības, es vispār skaitos pacietīgs cilvēks, bet es esmu ļoti neiecietīgs pret lietām, kuras es nespēju akceptēt. To tuvie cilvēki ļoti bieži redz. Un es esmu pateicīgs, ka man vispār ir iespēja darīt to, ko es daru, un pateicīgs vispār par visu, kas notiek šajā dzīvē ar mani. Un es mīlu brīvību. Noteikti tāpēc izvēlējos uzņēmējdarbību, jo tā man neierobežo, tā man ļauj darīt lietas, kuras pats izdomāju, novest viņas līdz galam. Kaut vai paņemt no māla čupas pikuts un vajag aizbraukt līdz Parīzē un parādīt, ko mēs uztaisījām. Ko mēs darām Vaidavā? Kas nezinu, Vaidava ir mazs ciems, tepat pie Valmieras, 15 km. Par iedzīvotāju skaitu klīst dažādas baumas, bet es domāju, tur kādi ap 500 varbūt dzīvo kopumā. Mazs, mīlīgs ciems ar ļoti strādīgiem cilvēkiem, ar kuriem par laimi mums jau ir iespēja strādāt kopā gan arī 43 gadus.
Vaidava atrodas Gaujas Nacionālajā parkā. Tā ir milzīga vērtība. Tā ir milzīga atbildība par to, ko mēs darām. Tas nozīmē, viss, ko mēs darām, tomēr ir jābūt tādā diezgan lielā saiknē ar to, ka mēs atrodamies ļoti dabīgā teritorijā un ļoti tuvu Vaidavas ezeram, kas ir patiesībā sakot lielākā Vaidavas vērtība. Bildē ir redzams tāds, laikam, agrs pavasaris, lapas nav. Tā ēka ar sarkano jumtu, tā ir mūsu ražotne. Nu, jau 2 mēnešus atpakaļ tur vēl viena maza ēka mēs piebūvējām klāt. Mums beidzot ir savs skaists arī veikals, bet tā ir brīnišķīga vieta, ne tikai kur strādāt, bet arī dzīvē. Īsts stāsts par Vaidavas keramiku. Vaidavas keramika dibināta tika 80. gadā. Tā laika kolhozas priekšsēdētājs izdomāja, ka taisīsim mālpodus. Paņēma vecu šķūni, pārbūvēja un uztaisīja keramikas ražotni. 86. gadā tur ieradās mans tēvs, jauns daudzsološs speciālists ar savām ambīcijām un ķērās pie darba. Latvija ieguva neatkarību. Tēvs jau 5 gadus bija strādājis uzņēmumā, bija diezgan jau saudzis un, kā saka, iemīlējis darbu. Un visā tajā juku laikā, kad dibinājām valsti, viņš uzņēma arī izpirka. Mēs esam 3 brāļi, mēs tur tādi maziņi skraidījām apkārt, mums to visu skatījāmies, tām visām šausmām, kas tur notika, kas tur nebija, pajas certifikāti, bet finālā uzņēmums tika nopirkts. Un tad tēvs vai sākt domāt, ko ar to visu darīt, jo mans tēvs nav biznesmenis, un es domāju, reti kurš padomu laikā bija biznesmenis, varbūt ar atsevišķiem izņēmumiem, bet viņš sāk domāt, ko ar to visu darīt, un sāk mācīties uzņēmējdarbību. Un tā mēs tur visi 3 puikas apkārt augām, skatījāmies, un izstāst, ka es ar to visu saaugu visvairāk. Kā es bieži vien smējos, laikam es tos mālu putekļus salpojos visvairāk. Un man ir tas gods turpināt darbu jau 2. paudzē. 15. gadā mums bija tāds diezgan būtisks pavērsiens. Līdz tam mēs bijām ļoti lokāls un tradicionāls uzņēmums. 15. gadā mēs ļoti dramatiski un tā drastiski nomainījām savu uzņēmumu būtību. Tas bija sakrita laika, kad es atgriezos uzņēmumā un es sapratu, ka mums ir jādodas ārpus Latvijas, jo citādāk mēs varam kādā brīdī apstāties un tāds tika nosprausts konkrēts mērķis sākt eksportēt. Tas paņēma līdz ļoti daudz tādas lietas, par kurām mēs nebijām iedomājušies un joprojām mēs to mācāmies darīt. Mēs kaut ko esam iemācījušies, pirmos punus esam dabūjuši, bet mēs esam nemitīgā mācību procesā un tā varbūt ir tā lieliskā lieta, ko uzņēmējdarbībā var ņemt, tu visu laiku mācies un nav tāds gatavs atbildes, īpaši šajā laikā viss ir jāmācās patiesībā no jauna. Tad mēs uzradījām 2 skaistas kolekcijas, jau radām 3, drīz būs 4. Nosvinējām pandēmijā 40 gadus bez svinībām un šajā vasarā atklājām smuku veikalu, par ko esam bezgalīgi lepni. Ģimenes uzņēmums, šobrīd 10 darbinieki, saražojam apmēram 50,000 gabalus. Apēdam kādas 60 tonnas tepat liepas mālu. Kādreiz ēdām vairāk, kādas 80 esam samazinājuši, bet esam diezgan daudz pievienojuši viņam vērtību. Jautri, bet esam lielākā keramikas ražotne Latvijā ar saviem 10 darbiniekiem. Tā ir vēl viena misija, kas mums ir jātur, jo aiz mums nav īsti tāda gara rinda, kas varētu lepoties un saukt sev par keramikas ražotni. Ir pāris uzņēmumi, bet mēs tomēr esam lielākie. Kā es teicu, eksportējam patiesībā pa visu pasauli, bet tādi stabilākie tirgi mums ir Eiropa. Un kaut kāds iestrādes ir gan Amerikā, gan tuvajos austrumos, gan Austrālijā, gan Japānā, bet, kā jūs teicu, ļoti daudz darāmā mums vēl stāv priekšā. Esam daudz investējuši, salīdzinoši daudz, priekš mūsu uzņēmuma apgrozījumu. Pēdējos 10 gados, domāju, kāds 300,000 mēs esam no savas uzņēmuma aprites ieguldījuši dažādās uzņēmuma nepieciešamībās. Esam salīdzinoši mazs, kompakts uzņēmums, bet mums izdevies 10 gados gan arī dubultot savu apgrozījumu. Esam kaut kur pie 300,000, bet projām mūsu ambīcija ir nonākt ļoti īsā laikā vismaz pie 500,000 un droši vien tālāk pie 1,000,000. Tā būtu tāda mūsu komforta zona ar tādām zināmām un saprātīgām ambīcijām. Mūsu lielākā vērtība ir Latvijas saraknais māls, ar to mēs ļoti lepojamies, esam priecīgi, ka mums ir iespēja ar viņu strādāt. Viņš ir īpašs materiāls, mēs strādājam patiesībā sakot ar celtniecības materiālu un daudz joprojām nesaprot, kā mums no celtniecības materiāla ir izdevies uzražot traukus. Tam ir gan savu plusi, gan savu mīnus, bet patiesi lepnums ir tieši par mūsu sarkano liepas mālu, kas ir patiesībā sakot vecākais māls uz planētas Zeme no Devona laikmeta. 300 miljoni pirms mūsu ēras, un tikai 3 atradnes pasaulē šobrīd ir aktīvas. Viena ir Liepā, viena ir Anglijā, Devonšīrā, un viena ir kaut kur Dienvidamerikā.
Roku darbs, tā ir mūsu galvenā vērtība, un galvenā vērtība ir mūsu cilvēki. Bez cilvēkiem nav mūsu jēgas. Mēs principā varam neko nedarīt, jo galvenā vērtība ir mūsu cilvēki un viņu rokas. Un tas ir tāds milzīgs komandas darbs, ko es nemitīgi saku, un tā ir tā lieta, ko mēs negribam pazaudēt. Tā ir tāda ambīcija, varbūt drīzāk nevis iet automatizācijas ceļu, bet drīzāk noturēt to veidu, kā mēs strādājam, jo pasaulē ļoti maz ražotņi, kas ražo traukus, kā mēs to darām. Nu tad, ja tā sasumējot to Vaidavas ceļu, tad 10 gados mēs esam centušies pārtapt no tāda lokāla trauku ražotāju vērst uz vietējo tirgu, tādu diezgan ambiciozu, ar tādām saprātīgām ambīcijām, bet uz eksportu tirgu orientētu dizaina produktu ražotāju. Un dizains ir tas atslēgvārds, ko mēs pievienojām savam uzņēmumam tajā 15. gadā, kad mēs sākām visu šo stratēģijas mājiņu, tad dizains principā pavada visā, ko mēs darām, sākot ar kā mēs būvējam savu veikalu, kā mēs, remontējam telpas, vai kā mēs dizainējam traukus, vai arī kā mēs vienkārši paši izskatāmies saviem viesiem. Ko mēs vēlamies sasniegt? Es jau teicu, ļoti liela ambīcija ir noturēt šo te roku darbu. Spiediens šo procesu pieaug. Roku darbu pieejamība ir diezgan ierobežota, kā jau mums visiem šajā valstī ir zināms, un šajā reģionā tādas prasmīgas darba rokas ir ļoti maz, un viņas visas ir aizņemtas, un viņu izmaksas arī pieaug, bet mēs turamies un paliekam pie sava. Kā jūs teicu, īstermiņā mūsu ambīcija ir 500 000, tādā 2-3 gadu periodā. Šī ambīcija noteikti bija jau plānota ātrāk, bet pagājušais gads, droši vien, ka ne mums vieniem, bet viņš mūs iegriez diezgan smagi, un joprojām varētu teikt, ka mēs mēģinam nostabilizēties un atkopties pēc pagājušā gada satricinājumiem. Mums ir svarīgs veselīgs peļņas rādītājs, kā jūs teicu. Man ambīcija nav nopelnīt visu pasaules naudu, un uzņēmumam ir veselīga peļņa nepieciešama savai attīstībai, bet es domāju, ka nebūtu pēc manas izpratnes uzņēmuma mērķis nav tikai pelnīt naudu. Ja mēs izsāksim pelnīt naudu, tad vienkārši mums drīz nebūs koku, nebūs māla, un mums vispār nekā nebūs. Mums nebūs gaisa, ko elpot. Īstermiņā mērķis arī ir eksporta apjomu palielināt, kas šobrīd ir kā 20-30%, tad šo proporciju mēs jau vēsturiski esam plānojuši apgriezt otrādāk. Ļoti aktīvi pie tā strādājam un ceram, ka šī gada rādītāji jau būs ar tādu strauju augšupeju. Kā jūs teicu, akla neskriešana pēc naudas, tas ir tas, ko es vēlos sasniegt, un vērtību saglabāšana. Jo tas, ko mēs esam iekodējuši savā uzņēmumā, tās tādas pamatīgas lietas, kuras ļoti negribētos pazaudēt visā šajā skrējienā, ko sauc par biznesu, par ekonomiku, par ambīcijām un par peļņu, tā skaitā. Mums ļoti gribās, lai tā Vaidava ir tāda skaista vieta, un viņa ir ļoti populāra turisma vieta, un ļoti gribētos, lai viņa tāda arī paliek. Un mēs esam viens no punktiem, kur viesis, kas iebrauc Vaidavā, viņš labprāt arī paviesojās pie mums, un mēs esam priecīgi, ka beidzot mēs varam nodrošināt viņiem tādu pienācīgu uzņemšanu. Tad pārvēršot manu prezentāciju un pieskaroties vairāk tai jēgai, tad man gatavot prezentāciju pašam bija interesanti parunāt pašam ar sevi, kas tad ir tāda jēgpilna nodarbošanās un kas ir tas, ko mēs darām un kur ir tā jēga, ko mēs darām. Tad viena tāda svarīga lieta, es domāju, ka mums ir visiem kopā, tā skaitā arī mums ir jēdzīgi vienkārši neapēst šo planētu un neiztērēt visus viņas resursus. Šī ir bilde, šis ir Liepas karjeras no augšpuses. Tāds viņš izstāsta, māla atradnes ir daudz, viņas ir milzīgas un, kā man teica savulaik pieredzējuši RTU profesori, tur pietiks gan man, gan maniem bērniem. Bet noteikti būtu svarīgi mums neapēst visu tādā pārdabiski milzīgā tempā un saglabāt to, kas tajā zemē atrodas un izmantot viņu saprātīgi. Un tas attiec ne tikai uz mālu, tas attiec gan uz daudzām lietām, ko mēs izmantojam savā ražošanā. Jo mēs esam ražotni un neizbēgam, mēs izmantojam daudz resursus, kas vienkārši ir dažas lietas neatjaunojās. Tad es runāju par cilvēkiem un par ģimenēm. Es domāju, tā ir tāda būtiska sadaļa par runāju tajā ilgspējas aspektā.
cilvēks un ģimene, tas ir tas kodols, kas vispār raksturo mūsu uzņēmumu. Mūsu uzņēmumā strādā gan ģimenes, gan vīri un sievas, gan savulaik, kas esmu strādājis kopā ar šī brīža darbinieku vecākiem, un šīs ģimenes ir gājušas cauri šim uzņēmumam, un arī mūsu ģimene ir tajā iesaistīta. Man liekas, tā ir tāda milzīga vērtība tai ilgtspējai, kad šie ir tie cilvēki, šīs ir tās ģimenes, un viņi ir tie, kas rada šo pievienoto vērtību. Tad ļoti svarīga komponente ir ilgtspējīgs dizains. Mēs esam biznesā, kur ļoti strauji sabiedrība pieprasa pārmaiņas, bet šī ir tāda māksla noturēties tajā nemitīgo tendenču un lielo un ātro izmaiņu tajā plūsmā, mēģināt saglabāt tādu veselu saprātu un neskriet katru gadu, pēc jaunas kolekcijas, pēc jaunas krāsas vai pēc jaunas formas. Un šeit ļoti daudz ietekmes personīgi man no Skandināvijas puses, kur joprojām Somijā cilvēki tur ļoti augstā vērtē dizainu, ko viņi ir radījuši paši 50. 60. gados. Un šī ir tā veiksmīgā viņa formula, ka viņi ir šo te dizainu radījuši tādu, ka viņš ir aktuāls arī pēc 50 gadiem. Un tā ir tāda mūsu vēlme, lai manam puikam ēdot putru savos, 20, 25 gados no Aidavas zemes bļodiņas, viņiem neliksies novecojis, bet šis dizains būs aktuāls arī pēc 10, pēc 20 gadiem. Tā ir tāda milzīga vērtība, un tas ir ļoti saistīts ar ilgtspēju. Tas nozīmē, ka nevajadzēs ražot milzīgi daudz jaunu lietu, lai vienkārši neskaita pakaļ modē. Roku darbs, kvalitāte, to jau es pieminēju, tā ir tāda augsta vērtība. Jo, ražojot nekvalitīvas lietas un vienkārši viņas sabrūk ātrāk, viņas vajag jaunas. Līdz ar to, ko mēs darām, mēs vienkārši ņemam un tērējam nākošos resursus, metam ārā un domājam, ko darīt ar atkritumiem. Un tā ir tā saruna man pašam par to jēgu, cik jēdzīgi ir šis ambīciju balans un šis ilgtspējas balans. Jo, ambīcijas bieži vien var nogalināt tādas pamatīgas lietas, un tu var ar aklām acīm aizskriet pēc ātras peļņas. Un šī ir tā mana sadaļa, par ko es ļoti daudz domāju, un es esmu netipisks. Es uz daudzām lietām no tāda tipiska biznesa cilvēku viedokļa skatos pavisam savādāk. Bet, kā es teicu, man ļoti patīk tas, ko es daru, un noteikti tas ir tāds ļoti liels dzinuls. Jā. Tad es mēģināju uzrakstīt arī, kas priekš manis ir ilgtspēja, un nerunāju tikai par biznesu. Kā es teicu sākumā, man liekas, ka ilgtspēja ir, tā ir spēja būt ilgi. Tā ir spēja būt ilgi biznesā, vienkārši šīs planētas, vienkārši būt ilgi. Un nevis tikai būt, bet man liekas, jēgpilni būt. Un tā ir tā lieta, par ko es ļoti nemitīgi daudz domāju, esot tajā biznesā. Spēja neskriet, tā ir milzīga problēma šajā ātrajā laikmetā, kur informācija skrien tādā ātrumā, kad vienkārši mēs netiekam līdzi un nerunājot par mūsu smadzenēm vai par mūsu psihi. Tā ir milzīga problēma, un arī man tā ir problēma, bet tas, es domāju, piederās pie ilgtspējas stāsta, spēja neskriet. Spēja izturēt. 43 gadus, domāju, mēs esam gājuši cauri ļoti daudz dažādiem posmiem, un mums ir bijuši ļoti daudz brīži, kad mēs esam domājuši, kāpēc mums to vajag? Kāpēc mums ir nepieciešams? Bet šī tāda pamatīga lieta, kas ir arī pie ilgtspējas, spēja izturēt tādas grūtības, spēja izturēt dažādas spiedienus, spēja izturēt varbūt mainīgās modes tendences un neskriet tam visam līdzi. Spēja rūpēties, domājot ne tikai par dabu, bet rūpēties arī par cilvēkiem, par saviem darbiniekiem, par savām ģimenēm. Un šis nav stāsts par biznesu, šis stāsts ir par dzīvi. Un nevēl tas stāstā par sevi. Pirmais, ko sev raksturoju, es esmu vīrs un tēvs, un pēc tam nāk tikai bizness. Un es domāju, ka tā ir tāda svarīga paradigma man pašam sev definēt kā cilvēku vispirms, un pēc tam nāk viss pārējais. Un mana loma būt vīram un tēvam droši vien, kad dominēja īpaši pēdējos 2,5 gadus. Un nenoliekšu, kopš es esmu tēvs, daudzām lietām skatos daudz savādāk, runājot par jēgu un par ilgtspēju. Spēja būt pacietīgam, ar to it kā man ir daudz maz kārtībā, bet es domāju, ka pacietība ir vēl viena lieta, kas bieži vien nogalina labas idejas, jo mēs pārāk ātri kļūstam nepacietīgi, gribam ātru rezultātu. Mums ir grūti sagaidīt šo te mazo rezultātu tādā ilgtermiņā. Mēs vienkārši meklējam kaut kādas jaunas iespējas. Spēja būt ritā ar zemi, tas tāds
varbūt nodrilēts jēdziens, bet es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts uzņēmējdarbībā, spēja būt ritmā ar šo planētu, ar pasauli, ar visu, kas te notiek. Un tā vienkārši sakot nenogalināt un neapēst šo pasauli. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Ne, un pašam kā cilvēkam spēja būt veselīgam un aktīvam. Un mūsu tā privilēģija ir ražot traukus, un traukiem bieži vien cilvēki ēd. Un man liekas, ka mēs diezgan daudz arī ejam virzienā, stāstot un mēģinot cilvēkus izglītot par to, kā viņiem būt arī veselīgāk un pareizāk ēst. Tas ir vēl viens virziens, kas mums liekas tāds svarīgs, jo arī uzturs skrien līdz dažādām lietām. Un arī pārtiks, domāju, skatos savu bērnību, ko mēs ēdām un ko mēs ēdam tagad, tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Bet labā ziņa tā, ka mums šeit Valmierā viss un īpaši Veidovā mēs varam dabūt joprojām zemē audzētas tomātus. Es varu aiziet pie savas bijušās darbinieces pēc mājās dētām olām, tā kā tas Eiropietim, es domāju, ir ļoti grūti sasniedzams, vai viņš maksā par to vienkārši milzu naudu. Un noslēgumā laikam novēlējums. Mans novēlējums jau vijās cauri visam manam stāstam. Es jums visiem novēlētu pirmkārtām esiet uzņēmīgi, jo uzņēmējdarbība ir tāda ļoti radoša profesija. Un tā ir tiešām māksla. Man nemitīgi ir diskusija arī visus šos 10 gadus, vai es gribu būt uzņēmējs, negribu, bet man ir diezgan skaidra atbilde. Es negribu būt algos darbinieks. Man patīk būt uzņēmējiem, lai arī kāds tāds esmu, tipisks, netipisks, bet man ļoti patīk tas, ko es daru. Esiet uzņēmīgi, un otrs, esiet ilgtspējīgi. Spējiet ilgi darīt to, ko esat uzņēmušies. Tā ir tāda zināma atbildība un arī māksla. Noturēt ilgi, ko katrs no mums ir uzņēmies, darīt tīri biznesā. Jā, tas tā, lai manam puikam staigājot pa sietiņies pēc kādiem 20 gadiem, lai tur būtu koki, lai viņš joprojām varētu elpot svaigu gaisu un skatīties uz gauju un baudīt dabu, tāpat kā to daru es šobrīd. Paldies! Mika, paldies tev! Vēl neskat projām. Man patīk, ka mēs esam pa vienām takām staigājuši. Kad tu pirmoreiz dzīvē biji Liepas karjerās? Īstenībā diezgan nesen. Nē, es biju pirmo reizi, es teikšu diezgan vēlu. Es biju kaut kādā 2018. gadā, jo tur visu laiku brauc mans tēvs, jo tā māla izvēle bija visu laiku viņa ziņā, bet arī šis man bija jāpārņem. Tā kā es tur biju pirms kādiem 5-6 gadiem pirmo reizi. Un... Kā notiek māla izvēle, tā kā tu ej? Jo Liepas karjerā es esmu labu laiku audzis un tur nelegāli spēlējies. Bet tā kā māla izvēle, tā karjera ir milzīga. Es vēl iedomājos, tajā fotogrāfijā viņi izstās maziņi, bet viņi ir milzīgi, kanjons vienkārši. Un tagad ar lāpstu tagad ierots un saka, šis būs labs, nu netaču. Izstāst, es tiešām nezinu, kā notiek māla. Tagad viss noteikti civilizēti, bet man tēva laikā tur bija tāds krievu tautības vīrs, aizmirst, kā viņu sauc, iespējams Vladimirs. Serjoža. Vai Serjoža, jā. Viņš paņēma tādu trauku, čupu kaut kādu, aizbrauc pie viņu, pateica, klausies Serjoža, man vajag mālu, man vajag tādu ritīgu sarkanu, jā. Un tad viņš gāja skatījās, šitas varētu būt viss no tejienes rokam un brauc traktors un veda 4 lielās mašīnas, katrā pa 20 tonām. Okay. Mēs redzam šeit dažas jautājumus slaido. Sāksim ar laikotākajiem, jeb vairāk tiem, kas sastībā ar uzņēmumu, ar ko tu visvairāk lepojies un kas ir bijusi lielākā kļūda? Īsa būtu remarka par šo. Es lepojos par uzņēmumu kopumā. Man ir ļoti daudz lietas, par ko lepoties. Es lepojos par visiem cilvēkiem. Tas ir primāri, par ko es lepojos. Jo, kā es teicu, bez viņiem es varētu stāvēt un stāstīt visādas gudrības, bet man uz Parīzi braukt nebūtu nekāds jēgas, jo man nebūtu, ko viņiem rādīt. Kļūdas ir bijuši daudz, un man nav tādas, laikam, tādas tipiskas lielas kļūdas. Daudz mēs varam vērtēt, ko mēs darījām pēdējā gadā, kad mēs piedzīvojam tos milzīgos ekonomikas atrisinājumus, bet es vispār esmu ļoti paškritisks cilvēks, un es ļoti reti esmu apmierināts ar to, ko es pats daru. Tas, zinām, mērā man dzen uz priekšu, bet visu laiku man tur tādā veselīgā diskomfortā, lai es neapstājos, un tā ir tā man iekšējā mazā ambīcija. Elektriskās krāsnes? Elektriskā. Es tev saprotu. Varbūt mēs šodien varam par to pasmieties, bet es nojaušu to rēķinu elektrības, kas varēja būt. Kāda bija paņēmieni, kas ļāva ielausties citos tirgos? Arī tu biji minējis Austrālija, Japāna, ASV. Cita mentalitāte, citas prasības. Nu, ar ko viņiem tieši Vaidavas keramīks tagad īpaši?
Ko jūs pārdevāt viņiem, kas tas īpašais ir? Man tāda vienmēr ir nesastāds pēc dabas pārdevējs. Man solēja gudri vīri, man Rīgas periodā mācījuši, ka tu jau tur nepārdod ne traukus, ne savā laikā es pārdevu iepakojumu, šeit tu pārdod sevi. Un es domāju, ka ļoti daudz atkarīgs no tā cilvēka, kas stāvēs uzņēmumu. Tur ļodas jau ražo pasaulē un traukus tur bezgalīgi daudz un arī skaistas un arī ar rokām. Bet galā jau ir aiz viņām ir kaut kāds cilvēks, viņa stāsts, un es domāju, ka mēs braucam un stāstam par to, ko mēs darām šeit 40 gadus, un to mēs arī mēģinām pārdot. Kaut kur veiksmīgāk, kaut kur mazāk veiksmīgi, bet ir vienkārši jābrauc. Kā arī vēl viens gudrs izteicis caur e-pastu un telefonu, neviens neko nepārdod, vienkārši ir jābrauc. Ir jābrauc uz Japānu, jābrauc uz Franciju, jābrauc uz Austrāliju, jābrauc uz Vāciju. Visu laiku jābrauc. Nu, labi, paldies. Cik sarežģīti vai viegli bija pārņemt uzņēmumu no tēva? Paudžu maiņa, redzējuma maiņas 100 punkti, tā arī bija. Iedod, cik tu vēlēsi pastāstīt. Tā ir privāts jautājums, būtībā šis izņemot. Jā, par šo varētu grāmatas rakstīt. Tas bija sarežģīti, droši vien joprojām ir sarežģīti, un tie, kas zina, kas ir ģimenes uzņēmums, tie droši vien nojauši, par ko es runāju. Bet kas man svarīgi, kad ir svarīgi saglabāt abās pusēs cieņu gan pret veco, gan arī iepriekšējai paudzei par to, kas notiek jaunajai. Mums tas ir izdevies, un tā ir tāda liela vērtība, bet process, protams, nebija vienkārši, jo gan uzņēmumu nododot nākamajā paudzei, tas pats uzņēmums mainījās, un droši vien, kad iepriekšējai paudzei skatoties to procesu, noteikti bija daudz jautājumu, un vienmēr jau gribējās vilkt to deķi uz to savu pusi un uz to veco modeli, bet viss mainās. Okay. Cik daudz no klientiem produkciju pērk interneta vidē? Un cik varbūt tādi, kas tiešām brauc uz Vaidavu, peldēties uz koncertu, vēl kaut kur, jo noteikti daudz dažādu kultūras dzīvi, tā skaitā, Vasarai tīpaši. Var jau tāds salīdzinājums. Internetā pērk ar vien vairāk, un tas ir tāds pandēmijas nopelns. Pandēmijā, man liekas, pat trešdaļa apgrozījumu mums bija internetā. Tas diezgan strauji notika pagājušajā gadā. Šobrīd mēs kāds 20% pārdodam e-komercijā. Uz vietas pārdodam ar vien vairāk. Tur droši vien liels atspējas ir mūsu jaunas būvētajiem veikalam. Protams, aktīvāka sezona ir tieši, kad ir silts laiks un kad ir turisms, bet mums ir diezgan laba plūsma arī regulāra sezonā, jo arī pats es braucot kaut vai pa Skandināviju, ir ļoti patīkami piebraukt pie ražotnes un nopirkt ražotnes veikalā. Un tad tāda pašam īstāk sajūta. Tāpat kā Valmiera mūža aiziet nopirkt pudeli alus, ir labāk Brūzija nekā nopirkt viņu veikalā. Jā. Cik viegli vai grūti ir noturēt darbiniekus? No viena bijušā darbinieks tu Olas Pērcev šobrīd, jā? Viņi ir pensijā, jā, sen jau. Mums laikam kaut kā izdodas viņus labi noturēt. Mums nav ļoti liela tāda kadra mainība, un par to es pateicīgs. Tas nozīmē, ka mēs kaut ko darām pareizi. Mēs nemaksājam lielākās algas industrijā, bet es domāju, ka šī cilvēcība, ko esmu mantojis no savu tēvu pret darbiniekiem, es domāju, ka varbūt tā ir tā lieta, kas arī tur darbiniekus neskriet projām, jo, kā jau saka, arī darbinieki vērtē kaut kādu savu iztiks līmeni, savu nepieciešamo minimumu, bet viņi jau iet projām no darba, ka viņiem vienkārši tā vidi vairs neapvienīt. Mūsu mērķis ir radīt vidi, lai viņi jūtās labi. Vēl viens ir, kāda bija motivācija tomēr atgriezties Vaidavā? 7 gadi Rīgā, jā. Man bija vienkārši motivācija. Es katru rītu sēdos mašīnā, braucu stundu uz darbu un braucu stundu mājās, un es domāju, 2 stundas dienā izniekot laiku. Nē, es tā negribētu dzīvot. Man bija motivācija vienkārši. Mobilitāte. Vēl viens ir, kāds ir bijis lielākais risks uzņēmuma jauno laiku vēsturē? Es pieļauju, ka jautājums ir tieši par to laiku, jūs esat investējuši. Tu minēji arī 300,000 investīcijas pie jūsu apgrozījuma, kas nav lielāks par investīciju. Tur ir risks? Risks ir, vispār uzņēmējdarbība ir riskanta padarīšana. Tu visu laiku riskē. Katra lieta, ko dari, tu riskē. Un uzņēmējdarbība sastāv no milzīgi daudz maziem un lieliem riskiem. Un, ja tu negribi riskēt, tad principā diez vai tur ielīdīs uzņēmējdarbībā. Mums ir daudz dažādi riski bijuši. Droši vien, ka lielākais risks bija iziet ieiet elektroenerģijas biržā ļoti nepateicīgā brīdī, kad sākās karš Ukrainā. Tas bija milzīgs risks. Mēs tur joprojām esam un peldam, bet mēs dabujām paļīpu pagājuši par šo risku diezgan smagi. Noslēdot varbūt viens jautājums no Vilrēm Boka, tāda milzīga pasaules kompānija. Viņi pašos pirmsākumos tā kompānija 275 gadus veca. 275 gadi. Viņi sākotnēji ražo lielgabaliem lodes, un tad pēkšņi mēs nebija pieprasījums, un viņi sāka ražot keramikas izstrādājumus. Kāpēc es iedošu šo prologu? Vai situācijā,
ja tirgus pieprasa vai tu redzi, kad ir iespēja darīt kaut ko citu, bet diezgan radikāli citu. Vai tu būtu gatavs mainīt to virzienu, kurā tu ej, atsakoties no kaut kāda iepriekšējā stāsta nogriežuma? Bet paņemot zināšanas līdzi, implementējot jaunajā. Mazliet provokatīvs jautājums. Un grūti atbildams. Es domāju, ka mēs būtu gatavi darīt jebko, vienkārši, lai mēs turpinātu pastāvēt. Bet, kā jūs teicu, tā Vaidavas keramikas stāsts ir diezgan daudz par traukiem, un es stīpri šaubos, ja mēs būtu gatavi tagad sākt ražot ķieģeļus, tāpēc, ka mums vajag naudu. Vai kaut ko tam līdz mēs droši meklētu kaut kādas mazās spraugas, lai tomēr mēs palīk kaut kur bišķi pie tā, ko mēs darām. Mēs varētu sākt ražot tādus skaistus dekoratīvus flīzes, piemēram, ko es Parīzē redzēju, un lietas, kas saistās vairāk ar interjeru, bet droši vien, ka lielu gabalu lodzes mēs neražosim. Ķieģeris visticamāk arī ne, jo tos var lētāk saražot pašā liepā. Super, dāmas un kungi, Vaidava keramikas, Niks Balods!